Venēra ir aizgājusi retrogrādā kustībā, un tā ir no 2. marta līdz 12. aprīlim. Un tad apskatīsim, ko tad mēs varam darīt šajā periodā, un ko tad mēs labāk varam nedarīt šajā periodā, lai netērētu veltīgi enerģiju. Ko kopumā atnes retrogrādās Venēras enerģija? Pirmais – attiecību pārbaudi. Vecās problēmas var uzpeldēt, iespējami konflikti vai pat pagātnes attiecību atgriešanās. Otrais – tas ir pārvērtēšanas laiks, kas attiecas uz pašvērtību, finansēm un vēlēšanos pēc komforta. Trešais – šajā laikā ir lēnāks progress mīlestības jomā un finanšu jomā. Līdz ar to tas nav labākais laiks jauniem attiecību vai biznesa sākumiem. Ceturtais – iekšējā refleksija. Padziļināta izpratne par to, kas sagādā prieku un kas jāpārveido dzīvē. Ko tad šajā periodā labāk ir darīt? Pirmais – pārvērtēt attiecības un emocionālos ieradumus. Otrais – atbrīvoties no toksiskām saiknēm. Trešais – atjaunot mīlestību pret sevi, kas ir vissvarīgākais jūsu dzīvēs, strādāt pie pašvērtības un pašaprūpes. Ceturtais – pārskatīt savu finanšu jomu, analizēt tēriņus un plānot budžetu. Piektais – atjaunot vecus hobijus vai radošos projektus. Ko labāk nedarīt Venēras retrogrāda laikā? Nesākt jaunas attiecības, tās var būt iluzoras un nestabilas. Otrais – neveikt lielus finanšu darījumus, iegādes var neatbilst gaidītajai vērtībai. Trešais – neveikt izteiktas ārējās izmaiņas, piemēram, mainīt matu krāsu vai veikt skaistuma kopšanas procedūras un plastiskas operācijas. Ceturtais – neatgriezties pie pagātnes attiecībām bez dziļas pārdomāšanas. Uzdot jautājumu, kāpēc šis cilvēks ir atgriezies manā dzīvē. Padomus dvēseles ceļam, tā ir meditācija un pašrefleksija. Saprast šajā periodā, kas tevi patiesi piepilda un kas ir ilūzija. Enerģijas attīrīšana, lai atbrīvotos no pagātnes enerģētiskajām saitēm, sirds čakras dziedināšana un pateicības prakses. Fokusēties uz to, kas jau ir, nevis uz to, kas trūkst. Neliek mita gaismas frekvence. Dzīves situāciju konsultācijas, dziedniecība, diagnostika un cita veida instrumenti tevis izzināšanai, dziedināšanai un tava ceļa atvēršanai. Lai mums visiem labi klājās!